kolēģi, arhitektūras jomas profesionāļi, Rīgas patrioti. Man ir tas gods atklāt Reinholda Šmēliņa konferenci, kas iecerēta kā platforma profesionālai diskusijai un jaunākajiem atklājumiem Rīgas arhitektūrā. Kāpēc mikrorajoni šogad? Novēroju un atziņas par to, ka vienā otrā Rīgas mikrorajonā no arhitektūras vairs nav ne vēsts, rosina domāt un diskutēt par šīs apjomīgās pilsētu telpas nākotni, tās kvalitātes atjaunošanu vai iespējams jaunas arhitektūras veidošanu. Labā ziņa ir tā, ka šajās idejās mēs neesam vieni, jo tuvāk un tālāk kaimiņi ar šo jomu darbojas jau sen un jāsaka, ka universālu risinājumu nav. Kāpēc tieši Rīgas mikrorajoni? No teritorijas aspekta mikrorajoni Rīgā aizņem pusi pilsētas teritorijas. No mājokļu tipoloģijas aspekta vairums pilsētnieku dzīvo daudz dzīvokļu namos. No ekonomikas aspekta lauza tiesa darījumi notiek tieši daudz dzīvokļu segmentā. Kur vērojam mikrorajonu problemātiku šodien? Eventuālā Rīgas daudzdzīvokļu ēku siltināšana izmaksās simtiem miljonu latu, tomēr jau šobrīd skaidrs ir, ka visas ēkas pārskatāmā laikā nebūs iespējams renovēt. Pievēršoties māju siltināšanai, ir iespēja arī kvalitatīvi un kompleksi mainīt to izskatu un funkcionalitāti, tādējādi padarot plašu pilsētas vidi pievilcīgāku. Tomēr jāatzīst, vērā ņemamu panākumu šajā jomā nav. Kādi šobrīd profesionāļiem ir pieejami arhitektūras intervences mehānismi un instrumenti, lai šos jautājumus risinātu kompleksi un ilgtspējīgi? Un beigās, ko rīdzinieki arī jaunākās paaudzes domā par dzīvi mikrorajonos. Lai šajos jautājumos gūtu vairāk skaidrības, uz konferenci esmu aicinājis ne tikai nozares vadošos profesionāļus, bet arī studentus. Visticamāk, daudz no viņiem jau tuvākajos gados gan apsaimniekos, gan projektēs, gan pārveidos Rīgas mikrorajonus. Tāpēc viņu redzējums ir nemazāk būtisks, kā arī diskusijas karstumā neaizmirst pieredzējušākos kolēģus un citas ieinteresētās puses. Konferencē uzstāsies referenti, Baltijas jūras reģiona arhitektūras jomas, maģistratūras, doktorantūras studenti un respektabli nozares profesionāļi, kuri par Rīgas mikrorajoniem runās arī no teritorijas mājokļu tipoloģijas un ekonomikas aspekta. Īpaša vērība šajā reizē ir pievērsta mūsu tuvākajiem kaimiņiem Tallinai, Tallinas arhitektiem, un mums būs iespēja iepazīties un izaicināt viņu atklājumus mikrorajonu atjaunošanas jomā. Kā jau iepriekš ir informēts, konferences programma ietver 3 daļas. Pirmā daļa šī fokusējas uz pētniecību un pētniecības vajadzībām šajā jomā. Otrā daļa vairāk runāsim par dizainu, un trešā daļa mēģināsim skatīties stratēģiski, domāt par to, kas būtu nākamie soļi darām, lai lietas notiktu pareizajā virzienā. Trešās daļas ietvaros 6:00 uzstāsies Kalgarī Universitātes plānošanas un vides dizaina profesore doktore Saša Cenkova, kas ir starptautiska līmeņa mājokļu jomas eksperti un kura jau 2000. gadu sākumā ir strādājusi Rīgas pilsētā un ir ļoti labi informēta par situāciju Rīgā. Vēlos vēl akcentēt tikai to, ka jūsu konferences materiālos ir konferences manifesta projekts, kas ir iecerēts kā tāda vienojošās idejas, vienojošās tēmas par šo tēmu pēc konferences darba. Katrs jūs esat aicināts šo manifestu papildināt, kritizēt vai sniegt savus ierosinājumus konferences laikā, kā arī pēc tam.
Es novēlu visiem mums ražīgu darbu šodien un ar prieku nododu pirmās sesijas vadības grožu Sandrai Trejai.